Šodien gatavosim kazas siera un biešu salātus. Es zinu, ka daudziem negaršo bietas, arī man kādreiz negaršoja, bet šis te konkrētais ēdiens var parādīt bietas bišķīt no citas gaismas. Un pretstatā jau visiem labi zināmajām visas ziemas garumā marinētajām bietēm, šeit būs pusstundu garumā, varbūt 15 minūšu garumā marinētas bietas, un kas pats interesantākais, apceptas pannā. Tā mēs ņemam bietas, mēs sagriežam bietas pavisam nelielos gabaliņos un pārlējam to visu ar ķiršu etiķi. Kas svarīgi, ķiršu etiķis ļoti labi sadara biešu garšu, kā radīti viens priekš otra. Mēs ņemam kazas sieru, līcīšu kazas sieras ir vienkārši perfekts. Mēs griežam maksimāli plānās šķēlītēs, ja, šādā veidā. Tagad mēs izkārtosim salātus. Es zinu, ir pierasts, ka cilvēki taisa salātus lielās bļodās. Man patīk lakanās, slēdzenās šķīvī izkārtot to visu, jo tad arī smukāk izskatās. Mēs izkārtojam salātus, mēs paņemam sagrieztu gurķīti, svaigu gurķīti, viegli izkārtojam pa visu lēzeni, jo pēc tam pārlējot ar etiķi viss ļoti, ļoti labi pārklāsies. Mēs mazliet esam apcepuši, tas savā ziņā tāda kā apgrilēšana. Vēl pēdējo reizi, kamēr viss vēl karsts, mēs uzlējam mazliet etiķi. To visu vēl pēdējo reizi karstumā ļaujam visam sajaukties. Un kārtojam jau karstu salātos. Praktiski palicis pēdējais. Mēs sagriezto kazas sieru viegli izkārtojam šeit pa virsu. Lielākus gabaliņus varam arī mazliet salauzīt. Šādi te. Pēdējais, protams, mums te ir ļoti svarīgi. Sezamsēklas. Lūk, gan veselīgi, gan ļoti skaisti izskatās. Un ir palicis pats pēdējais, ko mēs darīsim. Mums tas viss vēl jāpārlēj ar eļļu un etiķi. Pēdējais olīveļa. Laba olīveļa. Tā kā tikko pļauta zāle, šo te visu pārlējam ar olīveļu. Un ķiršu etiķis, tas, kas mums jau bija izmantots biešu marinādēji. Viss ēdiens ir gatavs.